Latgale ir novads, kurā saudabības ir pietiekami daudz, lai turp joprojām varētu braukt īstās jaunatklājuma ekspedīcijās. Piemēram, vecticībnieki. Kopiena, kura savas tradīcijas ir saglabājusi nemainīgas teju 300 gadus. Laikā, kad Krievijā sākās ticību karš, daļa vecticībnieku patvērās Baltijas valstīs, tā saglabādami gan dzīvību, gan ticību. Līdz šai dienai Latvijā ir labāka attieksme pret vecticībniekiem nekā Krievijā, ja godīgi. Un tas ir sāpīgi, ka tomēr tur, kur ir radījusies vairāk tā ticība, tur jāpriecājas, ka Latvija ir pieņēmusi. Anda saka, vecticība mentāli ir ļoti tuva latviešiem, savu kultūru un ticību godā, bet nevienam ar to neuzbāžas. Vecslāvu valodā esot ap 1200 vārdu, kuriem sakne kopēja ar latviešu valodas vārdiem. Baznīca, vecslāvu valoda bažnīca, ja, zvans, zvon vecslāvu valodā. Kolokol, nevis kolokol, ne. Un aziesim vecslāvu valoda. Es esmu, tu esi, tu esi. Pagost, pagasts, pagost, pagasts. Vecslāvu tautiskajos rakstos redzams tas pats latviskais auseklītis, un arī krāsas esot tuvāks latviešiem nekā pareizticīgajiem. Pagājušajā gadā uz vīram uz dzimšanas dienu ilgi domāju, ko uzdāvināt. Māju uzšūšu viņam kreklu, ja? Un tad aizgāju uz veikalu, un tā pārdevēja arī viņa, pot kām jums tās? Jā, krieviem tur zils un sarkans. Saku, nē, mums nevajag zilu un sarkanu, mums vajag šādu. Tas nav tikai tāpēc, ka es pēc tautības latvieti esmu. Nē, es ne tāpēc, bet ļoti raksturīgi mums arī pat krāsu salikumi. Ja? Latvijā ir apmēram 100 000 vecticībnieku, un daudz dzīvo tieši Jēkabpilī, kur Vladimirs ir jau kopš 6 gadu vecuma. Spilgtākā bērnības atmiņa saistoties ar ļoti kristīgu, bet pārmēru lielu vēlmi iepriecināt citus. Reiz viņš izdalījis kaimiņu bērniem ģimenes pieliekamajā glabātus un grūti dabūtus konservus. Man kādreiz vecāki aizbrauca, bija kādreiz deficīts tāds, jā. Un visu atdevu, viņi atbrauca mājās, nav. Un viņš visu sāģu sasaucis bērnus uz māju un visiem izdalījis tos bulgāru kompotus. Es tā jūtu tad, ka es nedzīvu par brīvu, es kaut ko izdarīju labu. Un tad man ļoti laba sajūta. Anda ir latviete un pirmo reizi pievērsusies Dievam grūtas slimības laikā. Dēlam toreiz bijuši tikai 8 gadi, bet pašai licies, ka viņas šīs zemes ceļš ir beidzies. Man bija viss gandrīz apstājies, sirsniņa tikai nebija apstājusies. Ja? Man ir slikti, man sāp viss, un viņi neko darīt nevar. Ar ko paliks tas bērns? Un es sāku tēva reizi skaitīt. Tēva reizi skaitīt tā, kā es mācēju tajā momentā. Un man sāka darboties nieres un varēja taisīt operāciju. Vai tas nav liels prieks dzīvē? Un tad es tā stingri sevī tā nozvērējos, ja, ka tas ir jāturpina. Kas ir dots, tas ir jāturpina. Abiem šī ir otrā laulība. Tieši tālāk Vladimirs ir nevis mācītājs, bet tikai garīgā tēva vietas izpildītājs. Pēc vecticībnieku tradīcijas laulību šķiršana nav atbalstāma. Tomēr Anda teica, ka viņu pāris ir piemērs, kā pateicoties Dieva mācībai cilvēki var nodzīvot kopā teju 20 gadus. Mums tā nepareizi saliktas domas, jā, cilvēkiem, ka es apprecēšos, un ko es dabūšu no tā otra, jā. Bet nedomāju, ko es viņam došu, vai viņš būs laimīgs ar mani kopā dzīvojot. Ja tu jūtisi savu sievu, jā, vai viņa savu vīru jaut kā miesas daļu, jā, tad attieksme savādākā. Tad kaut ko varēja viņai labu izdarīt, jā, vai kaut ko palīdzēt prieks man, jā. Ja nevaru, arī grūti, tāpēc, ka taču viņai grūti, jā. Tā savādākā drusku attieksme. Nekā es gribu ņemt, un viņa arī grib ņemt, un tad nekā nebūs.
Anda un Vladimirs pilnībā seko stingrajiem ticības kanoniem, sākot ar to, ka nedrīkst mainīt Dieva doto izskatu. Sievietes nelieto kosmētiku un nekrāso matus, vīrieši neskuj bārdu. Arī gavēņi jāievēro 4 reizes gadā, pirms Ziemassvētkiem un Lieldienām, tad vēl vasaras vidū Pāvila gavēnis un Dievmātes gavēnis augustā. Citi domā, ka tikai gaļu nedrīkst. Nē, arī zivis ir dienas, kad vispār nedrīkst. Skatoties uz to visu, vēl jebkurā gavēnī nedrīkst tātad olu ēdienus, piena. Tas nav tikai saistīts ar ēšanu. Tāda ēšana, jā, tas ir miesas attīrīšana. Ēšanas ierobežojumu un grēksūdzi palīdzot turēt grožos nevien savas ēšanas iegribas, bet arī audzināt garu un raksturu. Cilvēki vēl iedomājas daudzi tā, ka tas ir, es pagavēšu, un būs viss labi. Bet pats lielākais, jā, un arī kā rakstos ir, tu vari neēst zivis, tu vari neēst gaļu, tu vari neēst to, kas tev ir aizliegts. Bet ja tu nespēsi piedot un mīlēt savu tuvāko, tad gavēnis neskaitās. Svarīgi esot atbrīvot savas domas no ļauna cilvēka, piedot viņam pat, ja viņš pēc piedošanas nemaz nekāro. Piedotam cilvēkam. Un varbūt turpmāk vienkārši nekontaktējies tik tuvu ar to cilvēku. Nu, nemeklē tu viņa sabiedrību tik, nu, ja viņš tā tev dara, bet tu viņam piedot. Bet pats galvenais piedot ar dvēselē. Jā, tā īsti pa īstam piedot. Tieši tā. Ja es jūtu, ka man kaut kas iekšā vēl ir, tad tu nesi piedējis. Jā. Jautājam, vai šādā veidā var raudzīties arī uz politiku? Vai tautas piedošanu pelnījuši arī cilvēki, kuri profesionālās negodprātības dēļ situācija Latvijā ir tik bēdīga? Abi saka, nav citas iespējas, kā vien piedot. Un ja cilvēki neiemācīsies mainīties, arī valdības nemainīsies. Cilvēks vienmēr dara tā, kā prasa dvēselē. Savādāk nevar. Var piespiest viņu. Viņš darīs to, ko no viņa spiest. Bet ja viņam būs izvēle, viņš atkal sāk darīt tā, kā prasa dvēselē. Savādāk nevar būt.